Webināra nosaukums ir laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Un kas tad būs šajā pirmajā daļā? Kā pārstāt ciest attiecībās, apprecēties ar savu ideālo vīrieti, atgriezt atpakaļ mīlestību, atkal saņemt rūpes un mīlestību no mīļotā vīrieša, kļūt par vienīgo priekš sava vīrieša, atrast priekš sevis ideālu vīrieti un piemērotu. Un šī ir unikāla metode, kura balstās uz principu spogulis. Būs arī mājasdarbs, ko ir jāizpilda, jo domu spēka praktikas tas nozīmē tad, kad mēs rakstiski kaut ko daram. Tās ir vai nu rakstiskās praktikas, vizualizācijas, meditācijas un vēl dažādas citas praktikas. Otrajā daļā webināram būs kļūdu analīze balstoties uz dzīves situācijām, protams, arī mājasdarbs. Un trešā daļa webināram – sistemātiska metode 5 soļi laimīgām attiecībām, lai būtu stipras, ģimeniskas, harmoniskas attiecības uz visu dzīvi. Un, protams, trešās daļas webināra beigās atvērts lielais kurs, intensīvais, padziļinātais, laimīgas attiecības pateicoties domu spēkam. Kursa ilgums ir 3 mēneši, un viņš ir ļoti intensīvs un ļoti dziļš. Un bonusā es webināra beigās pateikšu atslēgvārdu, un to jāuzraksta jums būs telegramā, lai varētu nosūtīt jums šo bonusu. Un kas ir šajā bonusā? Tas ir tests uz pašvērtējumu. Vai tu atspoguļo vēlmi, lai tevi mīlētu? Un kā arī tests uz pašvērtējumu un uz pareiziem uzskatiem. Šeit arī viņš nav tāds parasts tests, bet ļoti interesants, kur tu varēsi jau sevi tādu redzēt, ko tu dari pareizi un ko tu dari nepareizi. Un, protams, organizācijas momenti. Pieeja webināram 24 stundas. Sagatavo bloknotu pildspalvu, pieraksti svarīgākās atziņas, jo tevi sagaida spēcīga un svarīga informācija. Daudzi brīnās, kā mans vīrs attiecas pret mani. Tik ļoti mīl, atbalsta, palīdz, attiecas pret mani kā pret karalieni. Kur tad slēpjas noslēpums? Un mans vārds ir Līga Dunovska. Es esmu praktizējošs eksperts domu spēkā un pielikšanās likumā. Es varu materializēt tādas lietas kā iPhone, no kura šobrīd es vadu webināru. Un es tātad ar domu spēka praktikām, to, ko es gribu savā galvā izdomāju, to es materiāli viņu realizēju. Tad, kad tu reāli es turu to lietu rokās savās. Kā arī materializēju tādus ceļojumus arī tālāk, jo viss man ir pilnībā vienalga, kādas vēlmes jūs vēlaties materializēt. Vai tās ir lielas, vai tās ir mazas. Kā arī esmu materializējusi privātu māju 220 kvadrātmetru lielu. Tāpēc arī viss ir mūsu spēkos. Ja mēs tam ticam, tad mūsu vēlēšanās piepildās. Ja mēs tam neticam, mūsu vēlēšanās nepiepildās. Jo pēc ticības tev arī būs. Un cilvēki zina, ka es izmantoju prāta spēku, lai realizētu savas vēlmes. Un mūsu prāts 24 stundas diennaktī piesaista notikumus, cilvēkus, situācijas. Ir arī tādas metodas, tad, kad tu piesaisti veiksmīgus darījumus, pareizus cilvēkus, svarīgus tev un vērtīgus cilvēkus. Un pateicoties domu spēka praktikām, pielikšanās likumam, tu vienmēr atradīsies pareizajā vietā, pareizajā laikā un starp pareiziem cilvēkiem. Ja kāds saka, ka tā ir likteņa sakritība, nē, tā nav, tāpēc, ka aizberga neredzamā puse, tad, kad tu taisi meditācijas, hipnozes, vizualizācijas, rakstiskās praktikas, tā ir neredzamā puse, to, ko cilvēki neredz. Viņi redz tikai tavus panākumus, tava gala rezultātu. Un tad, kad tu pielieto šo pielikšanās likumu un domu spēku, tu vienkārši redzi, kā tavā dzīvē tiek noņemti šķēršļi, un tu vienkārši tiec pie tā, ko tu gribi, viegli un pašā labvēlīgākā veidā tev un apkārtējiem. Tāpēc vēlmēm ir arī laika aizture, tāds kā buferis, un viņas realizējas pašā labvēlīgākā veidā tev un apkārtējiem. Cilvēki vēlas ieskatīties svētajā vietā un uzzināt, kā tad es izmantoju domu spēku attiecībās. Šajās 3 daļās es parādīšu noslēpumu pamatus. Varbūt priekš tevim tas būs kaut kas jauns, interesants, jo tas mazliet atšķiras no tā standarta, kam tu esi pieradis domāt.
un rīkoties. Sāksim, ko nozīmē laimīgas attiecības? Tu esi pārī ar vīrieti, kurā patiesi esi iemīlēsies, ar kuru lepojies, no viņa tavas sirds sastings. Viņš ir seksuāli pievilcīgs priekš tevis. Un saproti, tās domas, kuras tu domā par savu vīrieti, tās materializējas. Ja tu lepojies ar savu vīrieti, tad viņš arī gūst panākumus. Bet, ja tu sāc par savu vīrieti domāt negatīvi, tas arī piepildās. Tāpēc, ka kur tava uzmanība, fokus, tur arī ir tava enerģija. Uz to, ko tu vērsi, vai uz vīrieša priekšrocībām, vai uz trūkumiem, tas kļūst vairāk. Un vienmēr tā, lai dzīvē būtu laimīga attiecībās, jāpievērš uzmanība uz vīrieša priekšrocībām, talantiem, un tieši uz to tas arī vairosies tavā dzīvē. Ko nozīmē laimīgas attiecības? Tev ir labi kopā ar viņu ikdienā. Tev ir viegli un vienkārši. Jūs runājat stundām ilgi par visu. Kopīgi draugi, kopīgas darīšanas jums vienmēr ir interesanti divatā. Un tas ir absurds, ka vajag braukt no vīrieša atpūsties kaut kur ceļojumā vienai pašai. Nē, tā tas nav jādara. Tāpēc, ka ja tu jūties ar savu vīrieti forši, tev nav vajadzības kaut kur iet un atpūsties no vīrieša. Tas ir pilnīgākais absurds. Vai, ja tev patīk savs vīrietis, tad jūs jau arī attiecīgi atpūšaties kopā un izklaidējaties. Ko nozīmē laimīgas attiecības? Jums ir kopīgi lieli sapņi un ambiciozi mērķi uz dzīvi. Kopīgas vērtības jūs kopā realizējaties kā vecāki, kā ambiciozi cilvēki, kā vīrietis un sieviete. Jūs esat stipra un uzticīga viens otram ģimene. Vienota ģimene, atbalstat viens otru, ticat viens otra panākumos, visur palīdzat, neviens ne otrs neskatās uz citām pusēm. Tev ir forši pašai ar savu vīrieti. Nekad par savu vīrieti nesūdzies mammai, draudzenei, māsai, jo nav par ko sūdzēties, jo tev ir foršs vīrietis. Jo saproti tos vārdus, ko tu runā par savu vīrieti, vai tie ir labi vai slikti, viņi materializējas. Tāpēc, lai dzīvē gūtu pilnībā visās dzīves sfērās panākumus, ne tikai attiecībās, bet biznesā, darbā, karjerā, pilnībā visur, kur tavas rokas pieskarsies, lai tu gūtu panākumus un labklājību, nekad nedrīkst sūdzēties par savu vīrieti, pilnībā nekad. Vai nu saki kaut ko labu par savu vīrieti, vai nu vispār neko nesaki. Pazīmes laimīgām attiecībām. Tava mīlestība ir appusēja. Vīrietis arī ir iemīlējies tevi. Tu viņam esi seksuāli pievilcīga un apbaroša sieviete. Viņš tevi uzskata par debesu dāvanu, turās pie tevis, ciena tevi, lepojas ar tevīm. Un šeit var ņemt tādu kā afirmāciju: es esmu debesu dāvana priekš savu vīrieša, un tici vai ne, bet tavs vīrietis to jutīs. Tev pat nevajag šos vārdus teikt skaļi. Vienkārši domā pie sevīm savā iekšpusē, ka tu esi debesu dāvana priekš savu vīrieša. Tici vai ne, bet vīrietis negribēs tevi pamest, viņš negribēs iet projām no tevis, viņš turēsies pie tevis, jo viņš jutīs, ka pateicoties tev, viņš var gūt panākumus. Nākamās pazīmes laimīgām attiecībām. Viņš tevi ciena, tu esi interesanta vīrietim kā personība. Viņš ir uzmanīgs pret tavām jūtām, interesēm, palīdz piepildīt tavas vēlmes, viņš zina, kas tev patīk, atbalsta, palīdz tavā pašrealizācijā. Un šeit ir tāda lieta, ka, lai tu būtu interesanta vīrietim, tev ir jābūt pašai savām aizraušanām, pašai savām interesēm, kuras tev patīk, ko tu dari, un tādā veidā tu būsi interesanta, jo to var pielīdzināt tādam, kā vīrietis ir sērkociņš metaforā, ja? Un sieviete ir kā sērkociņu kastīte, lai varētu tātad sērkociņš aizdegties, vajag pieskarties pie sērkociņu tās malas, lai aizdedzinātu. Bet, ja tas abrasīvs ir nobersējies sieviete, ja, tad attiecīgi tur nevar nekāda uguns uzšķilties. Un tāpēc arī vajag, teiksim tā, veltīt laiku savām interesēm, saviem hobijiem, aizraušanām, jo tieši tad tu būsi interesanta savam vīrietim. Nākamās pazīmes. Viņš uzņemas atbildību par tevi un jūsu bērniem. Viņš dzīvo dēļ tevis un priekš jūsu ģimenes. Atbildīgs, pelna, baro, apģer, dara visu priekš kopējās labklājības. Viņš ir tavs balsts, galvenais ģimenē. Un tas ir normāli, ka vīrietis visu dod tev tālūk. Tev ir pilna iedziļināšanās viens otra intīmajā dzīvē. Viņš tevi apmierina, jūt tevi, cenšas priekš tevis, tu ar viņu atveries, baudat, ir romantika, apskāvieni, skūpstīšanās, foršāk un foršāk kļūst ar katru mēnesi un gadu.
Un blakus efekts ir tāds meditācijām, ka tu orgasmu sāksi izjust daudz intensīvāk, daudz ilgāk, un vienkārši ar katru reizi būs savādāk, interesantāk, un tas ir vienkārši kā blakus efekts, tāpēc, ka tu pieņemsi sevi pilnībā uz 100%, un attiecīgi arī tu varēsi atvērties arī intīmajā dzīvē. Pazīmes nelaimīgām attiecībām. Vīrietis dzīvo savu dzīvi. Viņam vienmēr nav blakus tev. Tu visu laiku esi viena. Viņam nav interesantas tavas darīšanas. Viņu kaitina tavi lūgumi kaut ko nopirkt. Tu pati esi saimniece savās mājās, bet viņš tikai atnāk paēst, pārnekšņot. Tu esi vientuļa pārī. Daudzām reizēm, ja mēs paskatāmies uz kādu pāri, liekas, wow, nu viņiem tur ir viss forši un tik superīgi. Bet dziļi iekšienē tur viņiem var būt māja, tur mašīnas, automašīnas jaunas no salonas. Bet īstenībā sieviete tajā pārī var justies dziļi vientuļa. Tālūk, un tāpēc arī tas, ko tu redzi, nevienmēr ir tātad patiesība. Tāpēc arī vienmēr ir jāstrādā ar sevi un jāsāk ar savu iekšpusi. Nākamās pazīmes nelaimīgām attiecībām. Tu neesi viņa vienīgā. Tu pamani, ka viņam patīk citas sievietes. Viņam ir ļoti daudz draudziņu. Viņš ar kādu visu laiku sarakstās, bieži pazūd no mājām. Nākamā pazīme nelaimīgām attiecībām. Tava nākotne ar viņu nav noteikta. Vīrietis neizrāda iniciatīvu attiecību attīstībā, nebildina, nerunā par nākotnes plāniem, saka, ka nav gatavs nopietniem soļiem vai izvairās no šīs tēmas. Tu esi neskaidrības stāvoklī, nejūti balstu un perspektīvu. Sievietēm vienmēr gribas zināt skaidrību, konkrētību, kas tad ir mūsu attiecībās, kāds status, kas notiek mūsu attiecībās, jo tik līdz viņa tādā kā nesaprašanā, neziņas stāvoklī, viņa kļūst uzreiz nervoza, satraukta, neapmierināta, jo viņa nezina, kas būs tālāk. Un tāpēc arī mēs kursa laikā, maksas kursā, mēs par to runāsim dziļāk un padziļinātāk. Atšķirība laimīgām attiecībām no nelaimīgām attiecībām. Tās ir izziņas. Laimīgas attiecības kā izpaužas. Mīļā, paspēj no rīta nopirkt avenes tavas mīļākās. Pateicos, mīļais, jau mostos. Nelaimīgas. Ej, es eju, atā. Oi, tūlīt pavadīšu, cikos tu šodien būsi mājās, mīļais. Nezinu, vēlu, negaidi. Šeit mēs redzam, kā ir divi stāvokļi. Ja? Pirmais variantā laimīgās attiecības. Vīrietis zina, kas viņa sievietei garšo. Viņš uzrunā viņu mīļvārdiņā, bet otrajā variantā viņš vienkārši pasaka, ej. Un viss neuzrunā ne mīļvārdiņā, ne vārdā, nekā pilnībā. Viņš paziņo par to, ka dosies projām, un tad, kad sievietei vienmēr jāzina, kad tu būsi, cikos tu būsi, lai es neuztrauktos, viņš atbild, nezinu, vēlu negaidi. Un šeit mēs redzam, tad, kad sieviete ir vērtība, un tad, kad otrā variantā sieviete nav vērtība. Tad, kad vīrietis ir zaudējis, tā teiksim, interesi, tad, kad iepriekš pielīdzinājām, ka vīrietis ir sērkociņš un sieviete ir kā sērkociņu kastīte, kurai abrasīvs ir jau izdalis. Un šeit viņam nav intereses nemaz viņai atbildēt, cikos konkrēti viņš būs mājās. Bet vispār vīriešiem ir tendence vienmēr just šo brīvības sajūtu. Un vīriešiem nedrīkst aizliegt šo brīvības sajūtu, jo savādāk viņi jutīsies iesprostoti. Galvenā atšķirība vispār ir tavā vērtībā pret vīrieti. Kā tu attiecies pret to, kas tev ir vērtīgs? Sargā to, putekļus noslauki, atsaucies uz jebkuru lūgumu, centies izpatikt, dari visu, lai izpatikt priekš vīrieša. Kā tu pati attiecies pret to, kas tev nav vērtīgs? Nepievērst tam uzmanību, dusmojies, kad tas salūst vai prasa palīdzību, gatava viegli no tā šķirties. Nākamā metafora. Kamene izmeklē starp 10 km pašu garšīgāko, saldāko, sulīgāko nektāra ziedu un lido pie tā, nepamanot 100 ziedu apkārt. Kamene tas ir pielīdzināms vīrietim, un nektāra zieds tā ir sieviete. Un vīrietis pilnībā jūt, ja sieviete ir sevi pilnībā iztukšojusi, ka viņa vairs nav tā uguns un deksme, kāda bijusi agrāk, vīrietis vienkārši var aiziet projām un pie cita zieda nektāra. Un ja šobrīd
Attiecības ir tādas, kuras ir riktīgi sašķobījušās, kuras jūg, tu redzi to. Tas nozīmē, ka jāsāk sevi piepildīt ar garšīgo, saldo, sulīgo nektāru. Un tādā veidā vīrietis atgriezīsies atpakaļ. Un šis saldais nektārs, tā ir tava sievietes iekšējā stāvoklī. Sievietes iekšējais stāvoklis. Lai vīrietis cienītu, mīlētu, dievinātu, vajag transformēt savu iekšējo stāvokli pašvērtējumu. Un kas ir visbiežāk sastopams? Sieviešu vientulība, nav attiecību, visi apkārt precās, dzemdē bērnus, rada ģimenes, bet tu ne. Pēc šķiršanās ar pirmo vīru ar vienu nesakārtojas ilgstošas attiecības. Līdz šim vēl nav precējušās. Vīrietis grib būt ar mani kopā, bet negrib oficiāli, grib palikt brīvs. Visi mani vīrieši precēti man nekad nav taisījuši bildinājumu. Jā, gadās arī tā, ka līdz 40 gadiem un 50 gadiem vīrietis var pat neuztaisīt bildinājumu. Šķiršanās ar savu iemīļoto vīrieti. Iemīļotais vīrietis pateica, ka nemīl mani, iepriekšējie vīrieši arī pameta tukšums, jo vīrs aizgāja. Pateica, ka vairs nav jūtu pēc 10 gadiem laulībā. Vīrieši pazūd un aiziet. Vīrietis pateica, ka viņam vispār tagad nav nelīdz attiecībām. Vīrietis reti raksta, zvana, salapstam un atkal sastrīdamies kopā, tad atkal nē. Nav nopietnības attiecībās, neizdodas izveidot ilgstošas attiecības. Vīrieši sākumā iemīlas, pēc tam pazūd interese. Vīrieši grib tik ar mani seksuālas attiecības, negrib ņemt vīrieša atbildību. Augstums attiecībās. Man nevelta uzmanību, nedāvina ziedus un dāvanas, neatzīstās mīlestībā un nesaka komplimentus. Vīrs pārstāja attiekties pret mani kā pret sievieti, pateica, ka pārstāja mīlēt. Nākamais – agresija kritika no vīrieša puses. Viņš kļuva ļoti agresīvs, piekasīgs, nevaru tikt galā. Pēc roku palaišanas no viņa puses nezinu, vai iespējams izveidot citas attiecības. Krāpšana, mīlas trīsstūris. Periodiski parādās kaut kādas sarakstes ar trešām personām un patstāvīgā melošanā. Vīrs aizgāja pie citas sievietes, netieku ar to galā, ka mani vienmēr krāpj. Atkarība no vīrieša, pielipšana. Kļūst atkarīga no vīrieša, bailes palikt vienai, zaudēju sevi, izšķīstu viņā, trauksme, patstāvīgi domāju par viņu, spiegoju pēc viņa sociālajos tīklos, apsēstību, pati daru soļus. Tev jāsaprot un jāapzinās to, ka tu tajā neesi vainīga. Vienīgais cēlonis tajā, ka tavā dzīvē nav laimīgas attiecības, tev nav personiskā stāvokļa, iekšējās vērtības. 5 soļi, lai iegūtu laimi personīgā dzīvē, un nav svarīgi, cik tev ir gadu, cik daudz neveiksmi ir bijis pagātnē, tam vispār nav nozīmes. Soļi, lai iegūtu laimi personīgā dzīvē. 1. Atbrīvoties no pagātnes smaguma nastas ar psiholoģijas terapijas traumu palīdzību, ar hipnozēm, ar meditācijām. Likvidēt no zemapziņas negatīvos modeļus programmas domāšanā. Jo, ja tev ir negatīva programma, ka vīrieši ir bezatbildīgi, neuzņemās atbildību, neizrāda jūtas, emocijas, tad šeit mēs mainīsim uz jaunu programmu. Vīrieši ir atbildīgi, vīrieši uzņemās atbildību, viņi parāda jūtas savas, izrāda savas emocijas, jo savādāk, noņemot negatīvo programmu, tu uzliksi jaunu programmu, un tādā veidā tava realitāte mainīsies, bet, lai viņa mainītos, tev sākumā jātiek galā no traumām, no iekšējā konflikta, jo tas iekšējais konflikts tev nedod iespēju parādīties kaut kam jaunam tavā realitātē. 3. Paaugstināt pašvērtējumu, iegūt dziļas mīlestības jūtas un pieņemt sevi pilnībā uz 100%. Lielākā daļa cilvēki nepieņem sevi. Viņi pieņem tikai priekšrocības, bet trūkumus trūkumus man nevajag, viņi tās ainās puses savas negrib pieņemt. Tev jāpieņem ir pilnībā sevi 100%, pilnībā visu. Gan savas priekšrocības, gan trūkumus. Un tikai tad, kad tu būsi pati sevi iemīlēsi, tikai tad var kāds cits tevi iemīlēt. Nākamais
radīt jaunas programmas domāšanā par iespējām priekšlaimīgas laulības uz visu dzīvi ar vīrieti. 5. Noturēt domāšanas tipu cienīgas sievietes uz visu dzīvi, jo ja tu pati iekšēji jau būsi cienīga sieviete, tad tu attiecīgi arī savā realitātē piesaistīsi cienīgu vīrieti. Tā tas strādā, jo vibrācijas satiekoties, viņi viena pie otras pievelkas. Un tāpēc arī tu kļūsi savādāka, un vīrieši tev apkārt arī mainīsies un pievilksies pie tevis. Noteikti uzraksti man telegramā @Līga_Dunovska maziem burtiem. Kāda ir tava situācija un uz kurieni tu gribi atnākt? Ko tu gribi izmainīt savā dzīvē? Jo, saproti, tu esi kā kuģis jūrā, un ja tu nezini savu bāku, tad tu pa to jūru arī peldies. Jo tu nezini, kas ir tava bāka, un tev konkrēti un skaidri jāzina, ko tu gribi savās attiecībās. Jo, ja tu nezini, tad tu arī nekur dzīvē neaizpeldēsi. Ir obligāti jāzina savs mērķis, savs nolūks, sava bāka. Nākamais – iegūt stāvokli, augsta iekšējā vērtība. Vienkārši, ja tikai tu to sapratīsi, kā tas strādā. Daudzi domā, ja es sākšu sevi cienīt, mīlēt, tad tas nenozīmē, ka vīrietis pēkšņi iemīlēsies un visu apzināsies. Daudzi domā, ka nav iespējams piespiest mīlēt, nav iespējams izmainīt vīrieti. Sistēma, kur es dodu maksas kursā, dotu wow efektu, jo pasaulē darbojas spoguļa likums, un tu sapratīsi, kā vispār rodas cilvēki, kā rodas cilvēku attieksme pret tevi. Maz ir tie, kuri zina, kā ar palīdzību izmantot savas domas, izstarojošu enerģiju, var kardināli izmainīt cilvēka attieksmi pret tevi. Šīs zināšanas ir transformatējošas. Un vīrietis ir kā spogulis, atspoguļo tavu stāvokli, tava apziņa. Un tur, kur tu redzi tajā pusē, kur ir projektors, tā esi tu, tas ir tava apziņa, un tas, kas ir tevī, vīrietis vienkārši atspoguļo. Tev pat nav jāsaka, tu vienkārši par to domā, un vienkārši vīrietis to atspoguļo. Piemēram, ja tu visu laiku par sevi domā, ka tu neesi pietiekami laba, vīrietis ko atspoguļo? Vīrietis vienkārši atspoguļo tavas domas. Vīrietis atspoguļo tavas domas. Tu neesi pietiekami laba. Es negribu būt ar tevi kopā. Un viss, un viņš aiziet. Jo vienkārši vīrietis to jūt, un viņš negrib būt ar. Un nākamo variantu izskatīsim. Vīrietis kā spogulis atspoguļo tavu stāvokli, tavu apziņu. Piemēram, projekcija tā esi tu, un tā ir tava apziņa. Es neesmu ideāla. Un vīrietis vienkārši atspoguļo. Tu esi resna, neinteresanta, slikta sieva. Jo tev jāsaprot to, kas ir piepildīts tavā apziņā, tas ir tavā zemapziņā, un vienkārši vīrietis to atspoguļo. Var vīrieši mainīties, var mainīties tātad vīriešu silueti, bet pa lielam scenārijs vienmēr atkārtojas viens un tas pats, un gala iznākums ir viens un tas pats. Nākamais. Vīrietis kā spogulis atspoguļo tavu stāvokli, tava apziņa. Lai mani mīlētu, vajag pielāgoties. Un ko vīrietis? Vīrietis tevi neciena, viņam vienmēr maz, nemīl, lai ko tu darītu. Jo vienkārši viņš atspoguļo to, kas ir tavā apziņā. Un viss. Tāpat arī visums kā spogulis darbojas, atspoguļo tavu stāvokli, tava apziņa. Es neesmu cienīga laimes. Visums atspoguļo nelaimīga dzīve. Nākamais piemērs – visums kā spogulis. Nav laimīgu laulību. Tu redzi, kaimiņiem neveicas laulībā, draugiem neveicas laulībā, neveicas radiniekiem, paziņām, un ko tu saņem pretī, tas, kas ir piepildīts tavā apziņā? Jā, visas attiecības ir nelaimīgas. Un tev ir jāsaprot to, ka mūsu zemapziņa, mūsu uzskati burtiski rada tavu realitāti. Tajā, kam tu tici domu pasaulē, to tu saņem materiālā pasaulē. Sieviete laimīgās attiecībās. Sevi uzskata par debesu dāvanu priekš vīrieša.
Ciena sevi, mīl sevi, pieņem visu sevī. Ir uzskats, ka ir labi vīrieši. Pārliecināta, ka laime ir iespējama priekš viņas. Lai iegūtu laimīgas attiecības, kas ir jāizdara? Pats pirmais. Traumu transformācija, likvidēt negatīvos uzskatus, apgalvojumus, paaugstināt iekšējo vērtību, radīt zemapziņā jaunas programmas par laimi, regulāri noturēt iekšējo vērtības stāvokli. Attiecību tēma priekš sievietēm tā ir tāda viskuteklīgākām un svarīgākām tēmām. Kad sieviete ir mīlēta un mierīga, tad bērni ir laimīgi un darbā viss viņai izdodas. Sistēma ir radīta uz ātrām praktikām, kuras tu pildi mājās patstāvīgi 3 mēnešu garumā. Nav vajadzības gadiem ilgi apmeklēt psihologu. Tālāk sekos situāciju analīze saistībā ar negatīviem uzskatiem. Un mājas darbs. Atceries pašu nepatīkamāko, ko izdarīja tavs esošais vai bijušais vīrietis, un pāanalizē, ko viņš tev atspoguļo. Raksti man atbildes personīgi uz telegramu @Līga-Dunovska, viss maziem burtiem un kopā. Bonus un atslēgvārds, lai tu varētu saņemt bonusu, atslēgvārds ir spogulis. Raksti arī šo vārdu telegramā un nosūtīšu tev bonusu. Un, protams, telegramā uzraksti galvenās atziņas par pirmās daļas webināru. Un mani var atrast un piesakoties man TikTokā, Instagramā, YouTube, un man ir pašai savs telegrams kanāls, saucas Pozitīva tava doma, pozitīva tava realitāte, kuras dalos ar ļoti daudzām vērtīgām praktikām, informāciju, zināšanām, kuras tu vari pielietot savā dzīvē. Un tagad sekos otrā daļa webināra. Un otrā daļa webināra tātad. Šeit mēs runāsim par dzīves situāciju analīzi. Ko darīt, lai vīrietis tevi mīlētu, gribētu ar tevi kopā vienmēr būt, sargātu tevi, cienītu un būtu uzticīgs. Top kļūdas domāšanā, kāpēc ir aizvērtas durvis uz laimi un mīlestību priekš tevis tagad, pārliecināta, ka ieraudzīsi savu. Un, protams, webināra beigās saņemsi praktisko mājas darbu, jo domu spēks pielikšanās likums ir ļoti daudz praktiku. Tur ir gan rakstiskās praktikas, vizualizācija, meditācija, hipnozes un vēl daudzas citas praktikas. Jo tad, kad tu dari, strādā, tu mainies, tu kļūsti labākā sevis versija un attiecīgi mainās tavu realitāte. Ja tu neko nedari, attiecīgi nekas tavā realitātē nemainās no gadiem uz gadiem. Un ko man atspoguļo mans vīrietis, tu webināra. Es jau tagad varu pateikt atslēgvārdu, un tu arī saņemsi tabulu. Un atslēgvārds ir iemīļotais vīrietis. Un tur arī tu saņemsi uzskatus, kādi ir negatīvie uzskati un kādi ir pareizie uzskati. Un tevos, teiksim tā, atvērsies jaunas zināšanas un tās zināšanas, ko tu spēsi pielietot praksē. Un beigās pateikšu patieso iemeslu, kāpēc aiziet vīrieši. Formula laimīgām attiecībām. Noslēpums numur 1. Tev nav nekādu psiholoģisko traumu, atraidītā vai nepietiekami laba. Tu esi attīrījusies pateicoties traumu terapijai. Pateicoties traumu terapijai, hipnozei, meditācijām, tu esi attīrījusies. Un tu vienkārši esi sevis labākā versija. Noslēpums numur 2. Tu likvidēji no zemapziņas negatīvās programmas domāšanā. Kā jau es iepriekš minēju, ja tu uzskati negatīvā programmā, piemēram, es neesmu pietiekami laba. Un šeit jaunā programma, es esmu jau tagad pietiekami laba, man nav vajadzības mainīties. Un ilgstoši tātad pielietojot speciālas praktikas, vecā programma aizlido un jaunā stājas vietā. Jo, ja tu vienkārši negatīvo programmu likvidē, tās vietā ir jāiet kaut kam jaunam. Noslēpums numur 3. Tev ir augsts iekšējais pašvērtējums un dziļas mīlestības jūtas un sevis pieņemšanas 100%. Noslēpums numur 4.
Tu esi radījusi jaunas programmas par iespējām laimīgām laulībām uz visu dzīvi ar cienījamu vīrieti, jo tu pati būsi cienījama sieviete, tava uzvedība mainīsies, tavas domas mainīsies un tavas programmas mainīsies, un tāpēc tu piesaistīt varēsi savā dzīvē cienījamu vīrieti, jo tu atbildīsi cienījamas sievietes vērtībām. Noslēpums numur 5. Tu katru dienu noturēsi cienījamas sievietes stāvokli. Situāciju analīze. Un šeit ir meitenes, kuras ir aizpildījušas anketu par attiecībām. Un kas tevi neapmierina attiecībās? Ka es vēl joprojām esmu viena. Ko tu gribētu ideālajā variantā? Laimīgas attiecības, sapratne vienam pret otru, no pusvārda, mīlošu ģimeni. Kāpēc tagad tas tā nav? Manas domas un bailes, ka man nekas nesanāks. Kļūda numur 1. Meklēt cēloni ārpusē. Domāt, ka iekšēji viss ir labi, ka viņi visi ir muļķi, vīrieši trapās ne tie. Bet īstenībā viss cēlonis ir tevī iekšpusē. Jo, ja tu pati jūti, ka neesi cienīga laba vīrieša un forša, tad attiecīgi tavā realitāte arī pievilksies šie vīrieši tādi, kuri atbildīs tavām domām un taviem uzskatiem. Un tiklīdz tu pati iekšēji mainīsies, tā arī apkārtēji vīrieši arī mainīsies. Risinājums numur 3. posms. Kā radīt laimīgas attiecības? 3. nodarbība spoguļattēls. Kā mēs ietekmējam citus cilvēkus? Šajā nodarbībā tu uzzināsi, kas ir apziņas stāvoklis, sapratīsi, kādu svarīgu lomu tu tajā spēlē savā liktenī, un kā tavas domas traucē būt tev laimīgai, kā arī sapratīsi, kā tu pati radi cilvēkus un viņu attieksmi pret tevi. Nākamā situācija. Kas tevi neapmierina attiecībās? Gribu atgriezt atpakaļ bijušo, ar kuru izšķīros 2 gadus atpakaļ. Ko tu gribi ideālā variantā? Gribu apusēju mīlestību. Kāpēc tagad tas tā nav? Nevaru sev parādīt patiesu, vienmēr baidos, nākas spēlēt uz publiku, ka es sevi mīlu. Kļūda numur 2. Dzīvot ar zemu pašvērtējumu un uzskatīt par dotību neko nemainot. Pašvērtējums, pašpārliecinātība ir tas, ko ir jātrenē. Dienā jātrenē, jo no tā ir atkarīgs tavs ienākums, tavas attiecības un tava dzīves kvalitāte. No pašvērtējuma un pašpārliecinātības. Un savā kursā es došu 1 stundas tādu meditāciju, kur tu katru dienu pa 1 stundai trenēsi savu pašpārliecinātību un savu pašvērtējumu. Un tu redzēsi pēc 30 dienām, ka tavs pašvērtējums un pašpārliecinātība izaugs pilnībā. Tas būs acīm redzami un apkārtie cilvēki to pamanīs. Risinājums. 6. posms. Atgriežam savu vērtību. 9. nodarbība. Es esmu labākā. Uz piemēriem, kuri ir filmās, studentas apzinās, kā viņu attieksmi pret sevi atspoguļo viņu personālajā realitātē. Atnāk apziņa savas lomas radītas tieši priekš viņas darbībā un sapratne, ka pašvērtējums formē attieksmi citu cilvēku pret viņu. Mākslas kurs ir ļoti padziļināts, dziļš, intensīvs. Tur ir vairāk nekā 30 video ieraksti, video nodarbības un ļoti intensīvs. Tāpēc mēs tur strādājam intensīvi, dziļi 3 mēnešu garumā. Rezultāts zema pašvērtējuma. Policija. 22 gadus veca sieviete bija arestēta par to, ka veica 77,000 zvanus savam bijušajam vīrietim. Šeit parādās, ka sieviete ir ļoti zems pašvērtējums. Noteikti katra no mums to ir darījusi, bet tas ir bezjēdzīgi, nav vajadzības skaidrot attiecības. Un risinājums, 2. posms, kā pārstāt pielipt pie vīrieša, jo vīrieši to jūt, tad, kad sieviete ir pielipusi pie vīrieša un turās kā lipeklis tāds pie paklāja. Un 3. nodarbība – atbrīvošanās no atkarības. Praktika palīdzēs atbrīvoties no emocionālās atkarības un no cilvēku atkarības. Mēs veiksim vingrinājumus uz iekšējo balstu, pēc kura izpildīšanas tu sajūtīsi spēka pieplūdumu un vīrietis sajūtīs, ka esi atbrīvojusies, un viņš sāks meklēt iespējas atgriezt tevi. Nākamā situācija. Kas tevi neapmierina? Vīrietis ir rupšs, apvaino, izsaka neapmierinātību visā, ko es daru. Nedāvina ziedus pat uz svētkiem, un it īpaši dāvanas. Ko tu gribētu ideālajā variantā? Tavs sapnis. Piepildītas attiecības ar maigumu, rūpēm, mīļumu. Kāpēc tagad tas tā nav? Es nevaru sevi iemīlēt, traucē vainas sajūta.
Risinājums. 4. posms. Likvidējam un atrodam traumas. Izvirzam traumas un negatīvās programmas. 5. nodarbība. Vainas sajūta spoguļattēlā. Šajā nodarbībā tu uzzinās, no kurienes rodas vainas sajūta un kā tā izpaužas tavā dzīvē. Es tev iedošu pāris vienkāršas rekomendācijas, kuras jau tagad izmainīs domāšanu un sāks atbrīvoties no šīs sajūtas. Risinājums. 25. praktika. 55 dienas pateicības jāraksta par vīrieti. Ko tas dod? Uzlabojas noskaņojums, paceļas vibrācijās, vīrietis mainās. Jo tad, kad tu esi viņam pateicīga vīrietim par jebko, ko viņš dara, ko pasaka, par viņu uzvedību, par vārdiem, vienkārši viņš mainās, tāpēc, ka tu fokus ir tavs uz viņa priekšrocībām, uz viņa talantiem, tieši uz viņa to, ko viņš tev dod labumu. Un tādā veidā tas labais vairojas vēl lielākā labumā. Nākamā situācija. Kas tevi neapmierina attiecībās? Sākumā iekaro, pēc tam aiziet paši projām. Saka, ka negrib ņemt uz sevi atbildību par nopietnām attiecībām. Ko tu gribētu ideālajā variantā? Blakus vīrietis, ar kuru just sevi drošībā. Kāpēc tagad tas tā nav? Jo vīrieši ir bezatbildīgi, bet mans vīrietis kļēvulis. Risinājums. Praktika 2. Noņemt sāpes. Mēs izvirzam un noņemam traumas, kuras velkas no bērnības un dara mums sāpes, un izpildam uzreiz 2 praktikas, kuras palīdzēs tikt galā ar šo sāpi. Kas tevi neapmierina attiecībās? Nav attiecību, daru visu, lai vīrietis mani pamestu. Ko tu gribētu ideālajā variantā? Tavs sapnis. Satikt izlēmīgu, patstāvīgu, gudru un rūpīgu vīrieti, aiz kurais būtu kājas sienas un izveidot ar viņu ģimeni un radīt bērnu. Kāpēc tagad tas tā nav? Bailes no attiecībām, bet es nezinu, no kā tas man ir. Bailes, ka man tiks atņemta brīvība, vīriešu neusticība, nav piemērotu blakus vīriešu, kuri atbilsta maniem principiem, kuriem es negribu piekāpties. Kļūda numur 3. Uzskatīt par faktu savus esošos uzskatus un apgalvojumus. Nesaprast to, ka realitāte ir plastiska un mainīga. Šeit mēs varam pielīdzināt dabai. Ir rudens, ziema, pēc ziemas atnāk pavasaris, tad vasara, tad atkal viss dabā mainās, tāpat kā upē. Ūdens plūst un plūst. Tāpat arī attiecībās, tāpat arī realitātē. Viss ir mainīgs, un tas mainīgums rodas tad, kad tu pati iekšēji mainies. Nevis tad, kad tu centies mainīt visus apkārt, bet sevi ne. Tu mainies pati un mainās apkārt viss pārējais, bet viss sākas no sevis. Risinājums. 7. nodarbība. Kā domas, uzskati, apgalvojumi ietekmē tavu personīgo dzīvi. Šajā nodarbībā tu izvirzīsi galveno iemeslu, kāpēc vēl tavs nolūks, mērķis nerealizēs un kas tieši bremzē izpausties tavā dzīvē. Risinājums. 10. praktika. Izvirzam negatīvos uzskatus. Šīs rakstiskās praktikas palīdz izvirzīt negatīvos uzskatus, kuri traucē tev virsīties tālāk, atbildot uz pareiziem. Tu izvelc ārā no savas zemapziņas visas savas bailes un uzskatus, par kuriem pat iedomāties nevarēji. Kas tevi neapmierina attiecībās? Vīrietis neiesaistās, retas tikšanās reizes, pazuda interese. Ko tu gribētu ideālajā variantā tavs sapnis? Atbalsts, cieņa, uzticība, mīlestība. Kāpēc tagad tas tā nav? Nepareiza uzvedība, es iemīlos, vienmēr gribu izrādīt savas rūpes un uzmanību, gribas biežāk redzēties, gala iznākums, vīrietis slēpjas un bēg projām. Kļūda numur 4. Būt uzstājīgai, būt par lipīgu paklāju, bet tas kaut reiz ir nostrādājis? Noteikti, ka nē. Risinājums. 2. nodarbība. Kā uzvesties fiziskā līmenī? Pirmajā teorētiskā kursa nodarbībā tu uzzināsi, kādas darbības fiziskā līmenī dara nevajadzīgs upuris un kādas vēlama karaliene, un kādus noteikumus ieteicams pieturēties, lai mainītu situāciju tavā personīgajā dzīvē. Kas tevi neapmierina attiecībās? Atraitne, nevaru atrast brīvu un cienīgu vīrieti. Gadu atpakaļ pieregistrējos iepazīšanās portālā. Ko tu gribētu ideālajā variantā? Mīlošs vīrietis, nodrošināts, vesels, bez kaitīgiem ieradumiem, ceļojumi kopīgi, kopīgas intereses, kopīga maisaimniecība, dāvanas un ziedi. Kāpēc tagad tas tā nav? Zems pašvērtējums, bailes, dzīve pagāja un laime arī. Risinājums. 6. praktika.
Praktika palīdzēs radīt un nosūtīt pieprasījumu visum. Tu uzrakstīsi pasaku, kurā būs galvenie varoņi. Būsi tu un tavs vīrietis. Tavas turpmākās attiecības ar konkrēto vīrieti attīstīsies tieši tā, kā tu ieliksi scenārijā. Jo tu, kad būsi atbrīvojusies, attīrījusies, tu jau spēsi radīt, kā radītājs, savu likteni un grozīt viņu tā, kā tu vēlies. Nākamā situācija. Kas tevi neapmierina attiecībās? Manam iemīļotam vīrietim ir mīļākā. Ar manim nemīlēs jau vairākus gadus. Dzīvojam 10 gadus kopā, bet oficiāli neplāno ar mani precēties. Ko tu gribi ideālajā variantā? Tavs sapnis - likumīga laulība, vīriešu uzticība, apusē mīlestība, uzticība, rūpes, sapratne. Kāpēc tagad tas tā nav? Es daudzus gadus uzskatīju, ka man nedrīkst būt uzticīgai, ka ar mani nedrīkst precēties un mīlēt mani vispār nevar. Šī ir upura pozīcija ir jau no pašas bērnības. Mana māte un tantes parādīja man to, un es to pieņemu kā vienīgo iespējamo. Risinājums. 5. posms. Mākslas kursā programmējam uz laimi, ieviešam jaunus uzskatus un apgalvojumus. 11. nodarbība - stereotipu un mītu nojaukšana. Praktika, pateicoties kurai ar vieglumu var nojaukt un apstrādāt savus atrastos stereotipus. No nodarbības izvirzam negatīvos uzskatus. Risinājums. 6. posms. Atgriežam savu vērtību, pašvērtējums, mīlestība pašai pret sevi. 14. nodarbība. Mani nav iespējams pārspēt. Pilnīga sevis analīze un attieksme pašai pret sevi. Sāks apzināties savas spēcīgās puses un cienīgumu. Paceļas pašvērtējums, mainās sevis uztvere kā pret personību, kā pret sievieti. Paceļas kopējā noskaņa, atnāk iedvesma. Kas tevi neapmierina? Es tagad esmu sliktās attiecībās ar savu vīrieti. Es ieraudzīju fotogrāfiju, kur viņš ir apķēris citu sievieti. Es esmu stiprās negatīvās jūtās pret viņu. Es stipri izjūtu naidu, ka viņš atklāti flirtē ar citu. Ko tu gribētu ideālā variantā? Gribu pacelt pašvērtējumu, iemīlēt sevi. Kāpēc tagad tas tā nav? Visticamāk, ka vīrs blakus, bet man pret viņu naids. Gribu no viņa tagad attālināties, nereaģēt ne uz ko. Risinājums. 6. nodarbība. Aizvainojums spoguļattēlā. Šajā nodarbībā mēs noskaidrosim, kas ir aizvainojums, tu sapratīsi, no kurienes tas rodas. Tu pat par to vari nenojaust un kā tas ietekmē tavu dzīvi. Risinājums. Šobrīd tu uzraksti mērķi, savu nolūku uz šo kursu, un kuru tu gribi sasniegt no 1 līdz 3 mēnešu laikā, kad kurs būs pilnībā pabeigts. Priekš tevis sagatavojam vairākus piemērus, izvēlies to, kas ir tuvāks tev, vai vienkārši uzraksti savu. Un kādi ir šie piemēri? Atjaunot attiecības ar iemīļoto vīrieti, ar kuru izšķīries, satikt jaunu vīrieti, atjaunot attiecības ar vīrieti, ar kuru esi kopā, bet tagad attiecībās ir nesapratne. Kļūt daudz pārliecinātākai, iemīlēt sevi, saprast sevi pilnībā un pieņemt sevi pilnībā uz 100%. Jo tad, kad tev ir nosprausts mērķis, nolūks, tad tu zini, uz kurieni tu virsies, un tu saproti, uz kurieni aiziet tavs fokus un tava visa uzmanība. Risinājums. 6. nodarbība. Savaldzināšana ar domu spēku. Parādās ar vīrieti tuvība, pārliecība, rodas jaunas enerģētiskās saites. Vīrietis iziet uz sakariem. Kas tevi neapmierina attiecībās? Mani neizvēlās. Ko tu gribi ideālā variantā? Gribu apprecēties oficiāli, lai būtu mīlestība, appusē mīlestība, appusējs atbalsts, maigums, rūpes, emocionālā tuvība. Kāpēc tagad tas tā nav? Ir sievietes labākas par mani, vīrietis var krāpt. Es neesmu cienīga, es neesmu vienkārši tāpat mīlestības vērta. Risinājums. 9. posms. Kā saņemt bildinājumu? 12. nodarbība. Sievietes principi, ar kuru vēlas precēties. Risinājums. 22. praktika. Maģiskā sieviete, meditācija. 23. praktika. Uzskati iemīļotas sievas. Un tu jau noteikti patiesi sapratusi, kāpēc vīrieši aiziet. Vienkārši viņi atspoguļo tavu iekšējo stāvokli. Un tev pat nevajag neko teikt, runāt, vienkārši viņi sajūt, ka tu neesi pietiekami laba, ka tu neesi mīlestības vērta un cienīga, ka tu neesi pietiekami forša un superīga. Vienkārši vīrieši to jūt un viņi aiziet. Vēl arī ir iemesls tam, ka tu pie vīrieša pielīpsti kā lipīgs dadzis
kurš grib pie viņa visu laiku turās, visu laiku kontrolē viņu, visu laiku, kur viņš ir, cikos būs mājās, tu viņu nožmiec ar to, ka nedot vīrietim brīvības sajūtu, bet vīrietim brīvības sajūta ir ļoti svarīga. Un kā arī starts lielā kursa pārdošana, kurs ir ļoti dziļš, pamatīgs, tas ir maksas kurs, apjomīgs, dziļš, kurā mēs strādāsim 3 mēnešu garumā. Un tur tu varēsi saknē izmainīt savu dzīves scenāriju, lai tās situācijas, kuras atkārtojas, viņas pārrautu šo burtu lauku un lai varētu tu piesaistīt savu vēlamo realitāti. Bet, lai to varētu izdarīt, tev sākumā jāatbrīvojas no visām traumām, negatīvām programmām, negatīviem uzskatiem. Un tikai tad tu varēsi uzlikt savu vēlamo realitāti, un viņa arī atnāks tavu vēlamā realitāte. Mājas darbs. Uzraksti 5 negatīvus uzskatus, ko tu ieraudzīsi sevī, un pārveidot tos uz pozitīviem, atbildot uz jautājumu, kas jā, piemēram. Ja tev ir negatīvs uzskats, kā apkārt nav atbildīgu vīriešu, kuri neuzņemas atbildību. Kas jā, vīrieši ir atbildīgi, viņi grib labprāt uzņemas atbildību. Vai arī cits variants. Vīriešiem nepatīk sievietes ar bērniem, jo uzskata, ka tā ir nasta. Kas, ja vīriešiem patīk sievietes ar bērniem, tā ir priekšrocība. Nākamais. Es neesmu pietiekami izskatīga, pievilcīga, skaista. Kas, ja es esmu jau tagad pietiekoši skaista, izskatīga un seksuāli pievilcīga? Tādā veidā tu jau sāc pildot šīs praktikas, jau tu sāc mainīties soli pa solim. Jo kāpēc notiek izmaiņas? Tāpēc, ka tu dari 1. soli, 2. soli, 3. un tu saņem realitātē izmaiņas. Un šobrīd būs meditācija. Noteikti sagatavo austiņas, lai varētu pilnībā mierīgi atslābt. Un izslēgšu savu. Lai tu varētu pilnībā mierīgi atslābt un iedziļināties šajā meditācijā. Tāpēc sagatavo austiņas. Meditācija būs bez mūzikas, jo savā kursā es dodu gan ar mūziku, gan bez mūzikas meditācijas un hipnozes. Un šī meditācija konkrētā būs bez mūzikas. Ērti iekārtojies, apsēdies, atslābinies, aizveries no kaķiem, bērniem, no visa tā, kas varētu tevi iztraucēt. Attīrīsimies emocionāli un piepildīsimies ar jaunām vibrācijām. Atslābināsimies un materializēsim tavu nākotni ar tavu iemīļoto vīrieti. Pēc tam skaties, kādi būs efekti, un uzraksti man par to obligāti. Iekārtojieties un apsēties ar taisnu muguru, ja nesāp mugura. Var arī atspieties pret krēslu. Var arī apgulties, un mēs sākam. Izdariet dziļu ielpu un izelpojot visu savu sasprindinājumu. Izdariet vēl vienu dziļu ielpu un uz izelpu pilnībā atslābini savu ķermeni. Izdariet vēl vienu dziļu ielpu un izelpā izlaid visas savas domas. Turpiniet elpot dziļi un lēni. Jūti, kā ar katru izelpu viss sasprindzinājums aiziet, un tu vēl vairāk atslābinies. 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 Jūti, kā ārējās skaņas palīdz tev būt šajā brīdī, šeit un tagad. Apzinies sevi šajā telpā. Aizmirsti par visām raizēm, kuras tevi uztrauc. Atslēdzies no ārējās pasaules, no visām problēmām, no visiem pārdzīvojumiem. Pievērs uzmanību
sevi iekšpusē. Centies ieklausīties savā dvēselē. Tā ir absolūti klusumā. Tā vienmēr ir kopā ar tevi. Viņa ir šeit un tagad. Klusums, labestība, miers vienmēr pastāv tevī. Ieklausies šajā klusumā, ieklausies šajā mierā, atslābini visu savu ķermeni, atlaid visu, vienkārši esi. Nedomā ne par ko. Vienkārši esi šeit. Vienkārši esi. Turpini elpot. Vienkārši būt. Atslābinies. Vienkārši esi. Un sajūti, kā tev kļūst labi, mierīgi. Izelpojot saki, labi. Ak, vai tik labi, tik labi, 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 labi. Sajūti atslābināšanos savā galvā. Sajūti tagad savu acu plakstiņus. Viņi kļūst maigi, nolaižas. Tā it kā plāno aizmigt. Plakstiņi ir atslābināti. Atslābinās žoklis, vaigi. Žoklis viegli nolaižas uz leju. Atslābinās mēles sakne, lai atslābināšanās nolaižas uz jūsu kakla. Izelpojot visu sasprincinājumu no kakla. Atslābiniet savu kaklu, pakausi, sajūti to pilnībā atslābinātu. Sajūti, kā atslābināšanās nolaižas un pieskarās jūsu pleciem. Apzinies savus plecus, apzinies savas rokas, ļaujiet tām atslābināties. Atslābinies, atlaid visu sasprincinājumu no pleciem. Atlaidiet plecus, neko nevajag nest, nometiet nost visu no pleciem. Viegli, tagad pārnesiet savu apzinātību krūtīs. Atslābiniet krūtis. Izelpo visu sasprincinājumu no krūtīm. Atlaid savu sirdi. Atlaid savas plaušas, lai krūtīs paliek gaiši un viegli. Ielpo un atsveicini krūtis. Un izelpo visu slikto, kas tur bija. Sajūti, cik brīvi ir krūtīs. Tagad. Atslābināšanās nolaižas zemāk un skar jūsu vēdru. Izelpo no vēdra visu sasprincinājumu. Pilnībā atslābini visus vēdra muskuļus. Atslābini visus iekšējos orgānus, lai kļūst viegli un labi vēderā. Tagad sajūti, kā atslābināšanās nolaižas lejā, pa mugurkaulu, pa ribām, atslābinās ceļgali, atslābinās pēdas. Apzinies savas pēdas, sajūti vieglu vibrāciju pēdās. Un tagad pilnībā atslābini visu savu ķermeni. Ieklausies savā dvēselē. Sajūti iekšējo mieru, atslābināšanos.
tu esi šeit un tagad. Vienkārši esi. Un tagad sajūti un iztēlojies, ka kaut kur no augšas, tavā galvas augšdaļā, sāk lieties gaišs, labs, skaidrs enerģijas, zeltaina enerģija. Iztēlojies, kā šī zeltainā enerģija ieplūst tavā galvas augšdaļā, iziet caur tavu galvu, skar no iekšpuses tavas acis, tavu kaklu, nolaižas zemāk, skar tavu sirdi, krūtis, iet vēderā, izkļūst caur tavu ķermeni. Tu sajūti, kā šī enerģija attīra tevi, kā tā piepilda tevi. Brīnumaina enerģija. Viņa mirdz iekšpusē tevis. Šis ir zeltainais enerģijas stars, kurš ir bezgalīgs. Plūst un plūst caur tevi no augšpuses uz leju. Tagad iztēlojies otru gaismas staru, kurš ir horizontāls, kurš ienāk no mugurpuses, tavā sirdī, tavās krūtīs, iziet caur visu ķermeni un iziet uz priekšu, piepilda tavas krūtis ar zeltainu, mirdzošu gaismu, dievišķo gaismu. Tagad sajūti, kā pārklājas šie divi zeltainie enerģijas stari, akumulējas tavs spēks, tava radītāja spēks, tava enerģija. Tu esi spēcīgs avots svētības. Viss prieks ir tevī, tava dvēsele mirdz, tava dvēsele ciet un priecājas. Tu esi radītāja, vienkārši esi, vienkārši jūti to, vienkārši iztēlojies to. Enerģija ir tur, kur ir tava uzmanība. Skaties ar savu uzmanību centrā, krūtīs. Tagad pienācis laiks sajust kvantu lauku. Nav nekādas pasaules apkārt. Viss sastāv no kvantu daļiņām. Ar iekšējo skatienu paskaties uz priekšu. Ieraugi pilnīgu bezgalību. Bezgalības telpu priekšā un aizmugurē aiz tevis arī bezgalības telpa. Bezgalības telpa virs tevis un zem tevis. Visur apkārt tev ir bezgalības telpa. Tas ir kvantu lauks, kur ir viss un vienlaicīgi pilnīgs tukšums. Vienkārši esi šeit. Apzinies, ka pasaule rada ar tavu uzmanības virzienu uz vienu no potenciāliem kvantu laukā. Šeit ir visi varianti notikumu, var izvēlēties jebkuru iznākumu, jebkurus vārdus, jebkuras jūtas, jebkuru cilvēku uzvedības, var izvēlēties jebkuru realitāti, un tu vari izvēlēties tieši tagad radītāja stāvokli, šeit un tagad šajā kvantu laukā. Vienkārši esi. Vienkārši elpo. Skaņas, kuras tu dzirdi no ārējās pasaules, palīdz tev palikt šajā brīdī, šeit un tagad. Tagad padomā, kuru nākotnes potenciālu tu gribētu izdzīvot. Iztēlojies to. Iztēlojies to kā stāstu uz ekrānu. Ieraugi savu iemīļoto vīrieti, ieraugi sevi. Tu redzi, kā tavs iemīļotais vīrietis smaida tev, kā iemīlējies skatās uz tevi. Paskaties uz sevi, tu tāda plaukstoša, tāda gaisīga, tāda smaidoša, tu sevi ļoti stipri mīli un ieraugi, kā vīrietis redz to un grib tevi mīlēt, grib tevi apdāvināt, grib pieskarties pie tevis, apķert tevi. Paskaties, kā viņš tevi ņem aiz rokas un kaut ko tev saka. Un tagad ieej šajā sievietē sevī, jaunajā, ieej un ar acīm ieraugi pretī sev savu iemīļoto vīrieti. Apskati viņa degunu, viņa smaidu,
viņa zobus, viņa acis. Acis tik uzmanīgi skatās uz tevi un ar tādu apbrīnu ieklausies, ko viņš tev saka, kaut ko ļoti patīkamu. Un tagad ieraugi, kā viņš stiepjas pie tevis. Viņš grib tevi apķert. Un tu piekrīti. Un pašai ir ļoti patīkami. Viņš tevi apķer un jūti neticamu siltumu, neticamu mīlestību, kura nāk no abām sirdīm. No tavas sirds nāk tāda gaisma, tāda mīlestība, tāda pateicība, tāda pieņemšana, un no viņas sirds arī plūst mīlestība. Viņš ir maksimāli atvērts, viņš ir maksimāli iemīlējies tevī. Viņš tevi tik ļoti ciena, viņš tik ļoti mīl tevi, dievina tevi, viņš stipri apķer tevi un saka tev svarīgus vārdus. Saki viņam pašus svarīgākos vārdus, patiesi, no visas sirds. Un tagad teiksim speciālu mantru. Iztēlojies, kā tu saki savam iemīļotajam vīrietim. Es tevi mīlu, man ļoti žēl. Piedod man, pateicos tev. Es tevi mīlu, man ļoti žēl. Piedod man, pateicos tev. Es tevi mīlu, man ļoti žēl. Piedod man, pateicos tev. Tagad pateicies savam vīrietim, ka viņš tik stipri mīl tevi. Patiesi, no visas sirds pateicies viņam par viņa apskāvieniem, par to, ka viņš tagad atnāca uz šejieni, par to, ka viņš skatās uz tevi ar tādām iemīlējušās acīm. Pateicies viņam par to, ka viņš ir tavā dzīvē, par to, ka viņš atnāca tavā dzīvē, un pateicoties viņam, tu izjūti šīs brīnumainās mīlestības sajūtas. Pateicies no visas sirds, brīnišķīgi. Un tagad no visas sirds pateicies augstākajai apziņai, visumam, par iespēju izvēlēties un izdzīvot šo nākotnes potenciālu, par to, ka atveda tevi šim vīrietim, par to, ka augstākā apziņa atļāva atkal būt kopā. Pateicies Dievam par to, ka savienoja jūsu dvēseles. Pateicies visumam, ka tev tika dāvāta appusēja mīlestība. Tas ir augstā vērtībā. Pateicies visumam par to, ka tu vari izjust mīlestību, un tas, ka tev ir cilvēks, kurš pieņem tavu mīlestību, kurš arī tevi mīl, tas ir daudz kā vērts. Pateicies visumam, Dievam, par to, ka tu esi mīlēta sieviete, par to, ka tevi mīl. Tu esi brīnišķīga, par to, ka tevi apdāvina ar laimīgu personisko dzīvi. Pateicies augstākiem spēkiem par savu laimīgo, harmonisko, personīgo dzīvi. No visas sirds, brīnišķīgi. Tagad tikko bija izvēlēts potenciāls, kuru realizēs visums. Pēc šīs meditācijas, kad tu atvērsi acis, esi pārliecināta, pilnībā uzticies visumam, ka tas atradīs pašu vieglāko veidu materializēt izpaustu potenciālu, kuru tu izvēlējies. Vienkārši uzticies, dzīvo ar šīm vibrācijām, pateicies un tici, kad tu prasi, tad tev tiks iedots. Uztaisi dziļu ieelpu un pakāpeniski atgriezies savā krēslā, savā gultā. Kādas ir tavas sajūtas? Es ticu, ka šī diena ir pati laimīgākā dzīvē. Tagad notika transformējošs moments. Droši atveram acis vaļā. Droši uzraksti man telegramā, kādas bija tavas sajūtas meditācijas laikā.
padalies ar tām. Un tagad būs trešā daļa. Un tu jau saproti to, ka laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām, ka tu tādā veidā piesaistīsi to, ko tu vēlies piesaistīt, tavā realitātei ienāks to, ko tu gribi, lai tev ienāktu, bet ar tādu nosacījumu, ka tu darīsi un pildīsi praktikas. Jo maksas kurs ir ļoti dziļš, intensīvs, un tu, jebkurā dzīves situācijā, tu varēsi paņemt no tā kursa un pielietot savā dzīvē, jo situācijas būs dažādas un pārbaudījumi var būt dažādi. Tāpēc, jebkurā brīdī tu zināsi no sava konspekta, jā, vajag pielietot šo praktiku, šo metodi, un tādā veidā tu vienkārši pa dzīvi peldēsi tādā kā labklājība un mīlestības plūsmā. Un viss tev izdosies, un veiksme visur būs ar tevi, ja tu pielietosi šīs praktikas un šīs zināšanas savā dzīvē. Priekš sievietes, kura pati zina, ka viņa pati ar savām domām rada realitāti, tā skaitā attiecības un citu cilvēku uzvedību, nav nekas neiespējams. Sieviete tagad var piesaistīt ideālu un piemērotu vīrieti, iemīlēt sevi cienīgu un spēcīgu vīrieti, laimīgi apprecēties, stipru ģimeni uz apkārtējo skaudību, būt laimīgai, mīlētai, vēlamai un vienmēr būt vajadzīgai. Kamēr citi cenšas izmainīt vīrieti ar asarām, skandāliem vai pīrāgiem, rūpēm, iet pret sevi un uz visu piekrīt. Tu to saproti vienkārši, ka tas nestrādā un ka tas nepie kā laba nenoved. Un tikai, ja šo dara, tad vienkārši scenāriji atkārtojas. Vīrieši var mainīties, bet scenāriji vieni un tie paši atkārtojas un atkārtojas. Gudras sievietes noteiktā veidā strādā ar savu stāvokli un vīrietis mainās pats, bet atkal tev jāatcerās, ka sākumā ir jāstrādā pašai ar sevi, jo tu esi cēlonis visam pārējiem. Kamēr citi dzīvo ar tonu negatīvu, ierobežojušu uzskatu un traumām no bērnībām. Gudras sievietes ieklausās sevī, iet uz kursiem, pie speciālistiem, maina uzskatus, ārstē traumas un piedod aizvainojumus. Kamēr citas uzskata, ka viss pats no sevīm sakārtosies un vīrietis kaut ko pats apzināsies un izglābs no visām nelaimēm. Gudras sievietes tikmēr pielieto neticamu un spēcīgu spēku savā prātā un kļūst par radītājiem sava likteņa un rada ideālo savu attiecību scenāriju. Kamēr tarologi, numerologi, astrologi, runologi, hiromanti nav spējīgi iedot reālas izmaiņas personīgi, bet ievieš tikai jaunus rāmjus. Piemēram, sievietēm pasaka, nē, tev ar attiecībām vispār nekad tu dzīvē neaprecēsies un tev vienmēr būs bezlaulības gredzens uzlikts. Tas atkal ir kārtējie uzskati un apgalvojumi, ko viņi ievieš. Tāpēc mēs šos rāmjus vispār noņemam nost, lai dzīvē viss mainītos uz labo pusi. Kamēr psihologi pārliecināti aizmirst savu iemīļoto, aiziet no vīra tirāna, saka, ka cilvēki nemainās, bet pēc fakta nevar tev vienkārši palīdzēt izmainīt dzīvi. Un kas ir šajā maksas programmā, šajā padziļinātajā un intensīvajā 3 mēnešu programmā? Laimīgas attiecības pateicoties domu spēkam. 1. modulis – atbrīvojamies no depresīva stāvokļa. 2. modelis – kā pārstāt lipt pie vīrieša, noņemt atkarību no vīrieša. 3. modelis – kā radīt laimīgas attiecības. Kurs laimīgas attiecības cena lielajam, intensīvajam, padziļinātajam kursam vērtība ir 2500 eiro, jo kurs ir apjomīgs. Tur ir vairāk nekā 30 nodarbības video ierakstos, ļoti daudz informācijas un praktikas, ko jāpielieto, lai tu reāli saknē izmainītu savu dzīvi un jaunā realitāte ienāktu tavā dzīvē. Tālāk programmā, kas ir 4. modelis, izvirsam un apstrādājam traumas un negatīvas programmas. 5. modelis, programmējam uz laimi, ieviešam jaunus apgalvojumus. 6. modelis, atgriežam sev savu vērtību, pašapziņa, mīlestība pret sevi. Kas saprot, ka tava laime personīgā dzīvē ir vērta daudz vairāk, dārgāk, nesalīdzināmi dārgāk,
jo tu jebkurā brīdī spēsi pielietot tās praktikas, kuras tu izmantosi kursā, pilnībā jebkurā situācijā. Un tas tev pilnībā dod iespēju rādīt savu realitāti tieši tādu, kādu tu pati vēlies un tādu, kādu tu pati gribi. Kas ir tālāk programmā? Kā redzi, programma ir ļoti intensīva un piesātināta. 7. modelis - attiecību izcietināšana. 8. modelis - kā likt vīrietim iemīlēties uz visiem laikiem. 9. modelis - kā saņemt bildinājumu. 10. modelis - kā izmainīt vīrieti. 11. modelis - kā saglabāt attiecības uz daudziem gadiem. Padomā, ko tu tagad reāli vari izdarīt, lai saknē izmainītu savu situāciju savā personīgajā dzīvē un pārstātu ciest. Padomā, kas ir tas, ko tu vari jau šobrīd izdarīt? Vai tev ir tādas varianti, ko tu vari izdarīt? Vai tev ir citi pārbaudīti varianti? Vai 3 mēnešu laikā kļūt laimīgai? Padomā. Padomā, vai pietiekami tev ir zināšanu, atbalsta un ticības, lai īstenotu savu transformāciju vienatnē. Kurs laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām. Kursa cena tieši tagad ir 499 eiro, un šī summa darbojas 24 stundas. Tas ir tad, kad tu veic apmaksu tieši šobrīd 24 stundu laikā. Rezervēja sev vietu apmaksājot uz šiem rekvizītiem. Un es maksāju tātad nodokļus par kursiem, un tāpēc arī, lai piedalītos šajā kursā, un tieši šobrīd pieņem lēmumu tieši tagad, jo atlaide un šī cena darbojas tikai tagad 24 stundas. Un šo summu jāsmaksā šodien. Nopērkot kursu, tu saņem ne tikai teorētiskās nodarbības, rakstiskās praktikas, meditācijas un hipnozes, sarakstu lapas un uzdevumus, bet arī manu atbalstu. Cik daudz laika aizņem darbs ar sevi kursā? No 30 līdz 90 minūtēm 3 reizes nedēļā. Tu pati sev sastādīsi grafiku. Visas nodarbības un praktikas būs ierakstā. Skaties un pārskaties jebkurā tev vēlamā laikā. Un tiklīdz tu tagad veiksi apmaksu 499 eiro, tu jau šobrīd un tagad atsūtot man maksājumu uzdevumu, ka ir izpildīts maksājums, tu jau šodien jau saņemsi savu pirmo video ierakstu, pirmo nodarbību, kuru jau sāksi pildīt un darīt, un jau sāksi mainīt sevi, lai tava realitāte mainītos. Daudzas sievietes baidās tērēt naudu uz pašizglītošanos un kursiem priekš sevis, bet vai tev nav bailīgi palaist labākos dzīves gadus, nodzīvot dzīvi vientulībā, vienmēr atrasties meklējumos, ciest no vienpusējas mīlestības? Aizdomājies, cik tu esi gatava ieguldīt, lai radītu laimīgu ģimeni savā dzīvē. Cena darbojas tikai 24 stundas, 499 eiro, jo kurs ir dziļš, pamatīgs un apjomīgs 3 mēnešu garumā. Ja tev rodas kādi jautājumi, raksti man uz telegramu @Līga_Dunovska, viss maziem burtiem bez garumzīmēm. Ko darīt, ja tagad nav naudas? Es piedāvāju dalīto maksājumu, tad kursa cena ir 599 eiro. Un ko nozīmē dalītais maksājums? Tu vari šo maksājumu sadalīt 2, 3 daļās. Un maksājumu ir jāveic pirmais, piemēram, šodien es iemaksājusi šo naudas summu, pēc 15 kalendārām dienām jāiemaksā ir otrais maksājums. Un ja tu ņem uz 3 daļām, tad pēc 15 dienām trešais maksājums ir jāveic. Ko darīt, ja tagad nav naudas, bet ļoti, ļoti vēlies? Tu vari veikt priekšmaksu 50 eiro un pārējo summu samaksāt 5 dienu laikā. Ko darīt, ja tagad nav naudas? Ir pieejams, kā jau iepriekš minēju, ir pieejams dalītais maksājums, un dalītais maksājums darbojas uz 599 eiro. Maksāt 2 daļās vai 3 daļās. Un to tu droši uzraksti šos jautājumus par apmaksu man uz telegramu. Un, protams, tiekamies kursā Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēkam.
Un šeit es atstāšu rekvizītus, jo kurs ir intensīvs, apjomīgs, un tādā veidā tu veiksi patiešām transformāciju. Tiekamies kursā, priecāšos ar tevi kopā strādāt un mainīt dzīvi uz pašu labāko pusi un mainīt tavu realitāti. Kopā tas mums izdosies. Uz tikšanos kursā! Atā!